Karma, bailes, bagātība, nabadzība. Kā tās visas saistītas? Ir cilvēki, kur strādā daudz, saņem, kā kurš, bet visi grib kļūt bagāti, taču tas neizdodas, jo viņi nevar tikt vaļā ne no nabadzīgas domāšanas, ne no pašas nabadzības. Viens no iemesliem var būt šāds. Cilvēkam ir bailes no bagātības. Vai šādas bailes var transformēt ar dažādām mūsdienu radītām tehnikām, metodēm un praksēm? Nevar. Neviena šāda prakse, diemžēl, nedarbojas tā, kā tas ir cerēts. Paliekošas un reālas izmaiņas nekad nenotiek. Bailes no bagātības tāpat paliek arī nabadzīga domāšana. Tāda ir mana 30 gadus ilgā darba pieredze, strādājot gan ar karmu, gan ar citām garīgajām mācībām. Kāpēc tā? Šīs bailes nāk no iepriekšējām dzīvēm. Tās ir saglabājušās dziļi zemapziņā. Kā tas notiek? Piemēram, ir cilvēks, kurš iepriekšējā dzīvē ir bijis noziedznieks, kurš laupīja un nogalināja bagātus cilvēkus. Tas bija tajā tālajā dzīvē. Citā. Šinī dzīvē viņš ir godīgs, strādīgs, labsirdīgs, nevienam pāri nedara. Un viņš neko no tā visa neatceras, jo to nevar atcerēties ar prātu. Taču viņa zemapziņa gan atceras visu. Zemapziņā joprojām glabājas visas šīs šausmas, sāpes, bailes, kuras jūta tie bagātie cilvēki, kurus viņš aplaupīja un iznīcināja. Tāpēc šī dzīvē šim cilvēkam ir bailes kļūt par bagātu, jo zemapziņas līmenī viņš atceras to, kā cieta tie, kurus viņš pats nežēlīgi aplaupīja. Tātad, ko darīt, lai bailes no bagātības pazustu un lai cilvēks varētu kļūt patiesi bagāts un laimīgs? Ir jāapgūst pamata. Transformācijas zināšanas, jāsāk strādāt ar karmu, lai saprastu mācību, un tad jāatstrādā bailes karmiski un jānostiprina rezultāts. Neproti, nāc mācīties!